Tātad runājot par polikarbonātu un kāpēc viņš paliek zaļš, es jau par to esmu arī diezgan daudz stāstījis. Diemžēl, jā, agrāk bija Latvijā tāda tendence, ka diezgan daudz veda ļoti lētu polikarbonātu, kuram nebija šī UV stabilizācija, jeb saules staru aizsardzība. Ja, un tad šie polikarbonāti diezgan ātri saulē sadega, palika zaļi, dzelteni. Un, vienmēr sakot, izčākstēja diezgan ātri. Mēs izmantojam tikai augstas kvalitātes polikarbonātu. Arī visām mūsu akcijas siltumnīcām. Tam mūsu polikarbonātam var atbraukt pie mums apskatīties siltumnīcas. Es varu parādīt paraugu, kur mums ir 9 jau gadus stāv. Tūlīt tās būs 10. gads kopš siltumnīcas stāv. Un polikarbonāts nav nec zaļš, nec dzeltens, nec arī viņš ir trausls palicis. Gluži vienkārši tāpēc, ka izvēlētais materiāls ir augstas kvalitātes un pareizi nostrādāts. Kā arī pareizi uzlikts. Kas attiecās uz plēves siltumnīcām, nekāda problēma, arī tās mums pieejams ir, un mēs liekam gan ar polikarbonātu, gan ar plēvi, tā kā var tikt arī pie plēves siltumnīcām. Tā kā tā. Ralfhaus atbrauks un izdarīs.